Janvāra barikādēm jau 35 gadus. Mirušo skaits Latvijā par 12,5 tūkstošiem pārsniedz dzimušo skaitu. Rindas pie veselības aprūpes speciālistiem daudziem tā arī paliek nesagaidāmas. Cilvēki vienkārši nomirst pirms tiek pie ārsta. Pārēj uz mācībām tikai latviešu valodā ir noslēgusies, bet vai viss ir tik gludi, kā bija iecerēts? Esiet sveicināti LPV TV YouTube kanālā. Kā teikts vienā no populārākajām Latvijas leļu multfilmām, liekam jaunu bildi iekšā 2026. gadā, kas solās būt gana spraigs un krāšņs, jo šis būs arī nākamās 15. Saeimas vēlēšanu gads. Kādā kondīcijā tad Latvija pirmajā vietā sāk šo gadu? Pēc socioloģiskajām aptaujām Latvija pirmajā vietā ir partiju popularitātes galvgalī, bet partijas līderis Ainārs Šlesers ievērojami apsteidz savus konkurentus sabiedrības vērtējumā, kurš tad būtu labākais premjers Latvijai. Un nav šaubu, ka Latvija pirmajā vietā Saeimas frakcija šajā gadā būs gan aktīva gan likumdošanas jomā, gan arī debatēs no Saeimas tribīnes. Un lūk, ko par šo gadu saka daži no Saeimas frakcijas deputātiem. Galvenie darbi, kas vēl ir paveicami šajā Saeimā, tātad pirmkārt, tas ir jāaptur nekontrolētā vēju parku būvniecība. Šobrīd pašvaldībām ir principā sasietas rokas, un viņas ļoti gaida grozījumus, lai viņas varētu strādāt tiešām savu iedzīvotāju interesēs, nevis vēju parku attīstītāju interesēs. Otrs, mēs nedrīkstam pieļaut tālmācības likvidēšanu. Mēs uzskatām un iestājamies, ka tikai vecāki var noteikt to, kādā mācību formā viņu bērni iegūst izglītību, jo vecāki ir atbildīgi par saviem bērniem, to nosaka satversme, to nosaka civillikums. Un Latvija pirmajā vietā ir un iestāsies par vecāku tiesībām lemt par saviem bērniem. Noteikti ir jāsakārto, lai veselības aprūpes pakalpojumi ir iedzīvotājiem pieejami. Nav normāli, ka cilvēkam uz izmeklējumu ir jāgaida gads, 2 gadi rindā, vai pie speciālista nevar gadiem tikt. Tātad tā lieta netiks noteikti pilnībā izdarīta līdz šīs sasaukuma beigām, bet pie tā ir aktīvi jāstrādā, un mēs to varam izdarīt. Uzsākot darbu 2026. gadā, mūsu frakcijas galvenais uzdevums ir būt vienotiem un modriem pret mūsu oponentiem, jo, kā jau zināms, pēc 10 mēnešiem būs Saeimas vēlēšanas. Tātad kādā veidā pateikties 1991. gada barikāžu dalībniekiem? Frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti faktiski jau kuro reizi rosināja izdarīt grozījumus likumā par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu. Un kādi tie būtu? Pirmkārt, lai tiktu garantēti atvieglojumi pensiju piešķiršanā, proti, lai varētu pensionēties 2 gadus pirms pensijas vecuma. Un ticiet man, šādu cilvēku, kuri no barikāžu dalībniekiem vēl nav pensijā, ir absolūtais mazākums. Otrkārt, lai šiem barikāžu dalībniekiem būtu tiesības uz ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu iegādes kompensāciju. Un treškārt, lai šīs personas tiktu atbrīvotas no pacientu iemaksām ārstniecības iestādēs. Tieši tik vienkārši un pašsaprotami. Un kāds tad bija balsojums? Absolūtais vairākums opozīcijas partija atbalstīja šādu ierosinājumu, un faktiski visa pozīcija atturējās balsojumā. Pret bija tikai 3 pozīcijas deputāti. Tātad, ko nozīmē atturējās? Atturējās pēc būtības ir balsoja pret, bet izskatās taču smukāk, kad šādam cēlam mērķim nevis balso pret, bet atturās. Sabiedrībā pieaug bažas par to, kā cilvēkiem tikt pie speciālistiem vai ģimenes ārstiem, it īpaši reģionos. Un to jau neslēpj arī vairs sabiedriskie mēdīji, LSM un raidījumā Aizliegtais paņēmiens. Pirms kādu laiku šī problēma izgaismojās, jo spilgti.
Tātad reģionos cilvēki ne tikai fiziski netiek līdz ārstiem, bet viņu vienkārši nav. Un veselības ministra Hosama Abu Merī ministrēšanas laikā nekas nav mainījies. Faktiski situācija reģionos ir kļuvusi daudz katastrofālāk. Tādēļ mūsu frakcijas deputāti vērsās pie veselības ministra ar jautājumu par to, vai viņš personīgi uzņemas atbildību par to, kas notiek Latvijā. Cilvēki netiek pie speciālistiem un daudz vienkārši nomirst. 2022. gada septembrī Saeima pieņēma grozījumus izglītības likumā, nosakot pakāpenisku pāreju 3 gadu laikā uz mācībām tikai latviešu valodā. Bet šobrīd Izglītības un zinātnes ministrija savā tīmekļa vietnē ir atzinusi, ka šis process nav bijis pietiekami kvalitatīvs, un daudzi jaunieši, kuri mācās latviski, bet kuriem šī nav dzimtā valoda, faktiski var zaudēt arī savu konkurētspēju profesionālajā jomā, ja izglītība latviski nenotiks kvalitatīvi. Tātad vienlaikus arī aptauju dati rāda satraucošu tendenci. Proti, skolēni norāda, ka latviešu valodu faktiski izmanto tikai un vienīgi mācību stundās. Un šeit nav runa par to, ka ģimenē viņi nedrīkstētu vai kā citādi tiktu ierobežot runāt savā dzimtajā valodā, bet par to, lai šī te mācību priekšmetu apguve valsts valodā nebūtu formāla, bet patiešām pietiekami dziļa un profesionāla. Tieši tādēļ Latvija pirmajā vietā deputāti ir vērsušies ar jautājumiem pie izglītības ministrs, lai noskaidrotu, kādi konkrēti pasākumi tiek īstenoti, lai stiprinātu latviešu skolu skolotāju prasmes darbā ar citautu skolēniem. Tiek uzdoti arī vēl daudzi citi jautājumi. Līdz ar to noslēdzās mūsu pirmais ziņu raidījums no Saeimas nama šajā gadā. Un šis gads patiešām solās būt spraigs, kā jau es minēju pašā sākumā. Līdz Jāņiem Saeima strādās ierastajā režīmā, bet pēc tam sāksies priekšvēlēšanu laiks. Un tas būs daudz interesantāks un spraigāks nekā ikdiena. Līdz ar to piesakojiet mūsu ziņu kanālam LPV TV YouTube kanālā. Uz tikšanos ar jums kopā būšais Līga Krapāne. Mana pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.